Pie manis vērsās Mālpils skolēnu parlaments ar ideju skolotājas palutināt un apsveikt skolotāju dienā. Jūs tā katru gadu darat? Protams, kāds skolotājiem piederās. Un kas skolotāju dienā šodien viņām bija? Šodien bija skaists pasākums, kur mēs apbalvojām skolotājus un viņas saņēma zelta balvas šī gada. Okay. Un mēs vēl cienājām ar kliņģerīšiem no Mālpils, dažādiem ražotājiem un Mālpils maizes. Un Mālpils uzņēmēji un ražotāji bija sagādājuši dažādas pārsteigumu balviņas skolotājiem. Un, manuprāt, pasākums bija ļoti labs. Skolotājs maidīja, priecājās, jutās lutināti. Kā bija mainītās lomās, kad jūs vadījāt pasākumu un skolotāji sēdēja? Bija ļoti interesanti, jo tu iegūsti jaunu pieredzi, vadot pasākumus bērniem un iejusties skolotāju lomā. Un tu saproti, cik īstenībā svarīgi būt skolotājiem un pamācīt skolēnus, kā tu vari to izpaust. Varbūt vai katru reizi mēnesī tāda diena, kad skolotāji, kad jūs atgriežaties, maināties lomā, jūs kā skolotāji, viņi kā skolēni. Viņi arī sapratīs, varbūt, kas, kā jūs jūtaties. Tā būtu laba ideja, jo katrs skolēns var izdomāt sev jaunus veidus, kā mācīt skolēnus un varbūt labākas idejas, kā viņiem pasniegt un stundas un pamācīt. Super! Bija forša diena, bija prieks, ka uzaicinājāt. Paldies tev. Un man liekas, skolotājiem patika. Un tas pats galvenais. Un paldies visiem, kas piedalījās. Paldies visiem, kas atbalstīja. Un tiekamies citos pasākumos. Foršu dienu un saudzējiet savus skolotājus. Un lutiniet, jā!